Klāt zinību diena. Bērni ar asterēm, gladiolām un citiem sezonas ziediem steidz kāpt zinību kalnā. Un šajā laikā, kad gaisā virmo patīkamas priekšnojautas, mēs varam paši sajusties kā bērni. Uzlūkosim pasauli bērna acīm. Kāda tā ir? Pasaule šķiet kā brīnums. Tā ir interesanta. To gribas izpētīt un uzzināt ko vairāk. Nākotne ir kā balta lapa, kurai mēs paši piešķiram krāsas. Mēs vēl nezinām, kāda būs mūsu glezna, bet varam paļauties, ka pasaule ir labvēlīga. Lai jums veicas! Šoreiz parunāsim par gavēni un eiforiju. Dažkārt mums dzīvē ir jāveic kāds grandios uzdevums, un mums ir jautājums, vai mums pietiks enerģijas. Ja enerģija šķiet, ka ir pa maz, mums vajag gavēt. Gavēšana nenozīmē tikai atteikšanos no ēdiena, jeb kādas ēdiena formas. Gavēt mēs varam atsakoties no smēķēšanas, atsakoties no runāšanas vai kaut kā cita. Tādā veidā mēs koncentrējam enerģiju tam, lai šo uzdevumu veiktu. Un tieši pretēji, mēs dažkārt varam izšķiest savu enerģiju, izpļāpājot. Mēs vienkārši padalāmies ar saviem draugiem par savām iecerēm, un skatu spēka pašai iecerē vairs nepietiek. Dažkārt ar mums notiek eiforija. Mēs esam pārņemti ar savu ideju, mums ir tādas sajūtas, un pilnīgi plēš pušu, un mums gribās padalīties. Tad lūk, šī ir enerģijas šķiešana dubultā. Ja ir eiforija, vajag, lai iedegās sarkanā gaisma. Eiforija rāda to, ka spēka iespējams šim projektam man nepietiek, un tieši otrādāk man vajag koncentrēties. Tad lūk, es aicinu jūs izpētīt savu enerģiju, samērot to ar saviem projektiem, realizēt tos un pierast pie savas veiksmes. Skatītājs jautā, man ir depresija, ko darīt? Ar depresiju ir viena tāda interesanta lieta. Tad, kad mums depresijas nav, mēs par viņu nedomājam. Tad, kad depresija ir, tad ir pilnīgi tukšuma sajūta, stabila slikta sajūta. Dzīvē nekam vairs nav jēgas, arī tas, kas ir izdarīts, tam nav jēgas, un dzīvot principā negribās. Kāpēc tā? Tāpēc, ka depresija ir prāta produkts. Tie ir tavi lēmumi galvā, nevis sirdī. Tu dzīvo pareizi. Tas nozīmē pēc veciem ierastajiem modeļiem. Bet mums ir jāattīstās, un ir dzīvē brīži, kad mums tiek pasniegta jauna enerģija, jaunu modeļu apgūšanai. Un enerģija tam, lai atbrīvotos no vecajiem modeļiem. Kas tad ir vecie modeļi? Tie ir cilvēki un attiecības, kas tevi grauj. Tas ir darbs, kurš ir neinteresants un ir garlaicīgs. Tie ir tavi kaitīgie ieradumi, pārtika, atkarības, neveselīgais dzīvesveids. Un ja tu šo enerģiju, kas ir piedāvāta jauno modeļu apgūšanai, tomēr velti tam, lai noturētos izmisīgi pie vecajiem modeļiem, tas aiziet ķermeņa līmenī jau. Un jaunās šūnas nevar rasties, tāpēc, ka viņas tiek bloķētas. Toties tiek aktivizētas vecās šūnas, kas aktīvi degradējās. Kā rezultātā notiek strauji novecošanās process un organisms mirst. Ko darīt šajā gadījumā? Pirmām kārtām atzīsti sev, kas ir tās lietas, kas tev dzīvē riebjās, no kurām tu vēlies atbrīvoties un kas tev nesagādā gandarījumu. Cilvēki, darbs, attiecības, dzīvesveids. Tad, kad tu šo sev atzīsi, skat pēc stundas jau tev iespējams paliks vieglāk. Un ja tu vēl šo visu saņemsies un realizēsi dzīvē, kaut vai par maz drusciņam, tad ieslēgsies enerģijas uzkrāšanas princips, un vēlmes sāks realizēties. Esi jauns, vesels,
laimīgs, uzlabo savu dzīves komforta līmeni un neiestrēgst vecajos ierastajos modeļos, jo mums ir jāattīstās. Lai tev izdodās! Šoreiz ļoti labas ziņas atnākušas no Nigērijas. Lieta tāda, ka Nigērijas prezidents Goodluks Jonatāns ir noslēdzis līgumu ar Āfrikas bagātāko vīrieti. Nigērijā tagad tiks izražots 1,4 miljoni metrisko tonu padī tipa rīsu. Nigēriešu tauta mīl rīsus, tāpat kā latvieši. Un latviešiem tagad ir lieliska iespēja Nigērijā atvērt savu diasporu. Latviešu tauta ēdīs rīsus blakus nigēriešiem, un mēs varēsim līksmot kopā ar nigeriāņiem, nigerdaņiem. Ar dāņiem mēs varēsim līksmot kopā ar dāņu tautu. To arī darām. Runu kombinācija šonadēļ brīdina, ka iespējams kāds no jums piedzīvos vilšanos, ka iespējams kāds nedabūs to, ko bija gaidījis. Ja brīnums nenotika, gaidītā dāvana neatnāca, tad, ziniet, tieši pārāk intensīvā gaidīšanā ir arī problēma. Rūnas saka, neuztraucieties, visu var vēl labot. Izdariet pasūtījumu sev un pārstājiet gaidīt. Aizmirstiet par to domāt, jo gaidas visai ātri pāraug pieprasīšanā. Kur ir, kad būs, kāpēc vēl nav? Un tad dāvana atnāk mums sakropļot, neīsti vai vispār neatnāk. Pārstājam gaidīt. Izdaram pasūtījumu un viss. Un atceramies un sākam ticēt, paļauties un pat zināt, ka īstais tieši mums sagatavotais brīnums atnāks vislabākajā brīdī. Tieši tad, kad es visvairāk būšu tam gatavs. Un vēl kas svarīgi, tieši tajā brīdī, kad es vismazāk to gaidīšu. Īstie brīnumi nāk negaidot. Šī būs brīnumaina nedēļa. Būs tā.